Paldies visiem, kas ir atnākuši. Ļoti labs ievads. Sākām ar Arminu, Dāvis, un tad tagad prezentācija. Jā, paldies, tiekamies. Tad sāksim ievads par bitkoinu un apstīsim arī Viesturu Tamušu grāmatu. Esmu to izlasījis, diezgan patika. Un, vēlos ļoti, ja kādu jautājumu uzdodat uzreiz, tad uzreiz arī atbildēsim. Piedod, ka es tā šokolāde. Es izlikšu pāris vizītkartes, ja kas varat sakontaktēties. Paldies. Jā. Nu, re. Uzdodat jautājumus, ja ir kaut kas uzreiz neskaidrs, gribās pajautāt, labāk pajautāt uzreiz, jo citreiz pēc tam tad aizmirsties un tad sāksim. Jā, kā jau pieminēja, ir tāds Viesturs Tamušs uzņēmējs un pagājušā gada oktobrī viņš izdeva savu grāmatu. Iesaku, es izlasīju ļoti labi gan no ekonomiskā skatu punkta bitkoins apstīts, gan arī tehniski labi izskaidrots, gan Lightning Network, gan vispār kā tas strādā. Īsumā joprojām ir vērts pievērsties bitkoiniem, un tas punchline arī tas, ka pusi no ieguldījumiem ieguldīt bitkoinā. Non-financial advice, un svarīgākais ir ieguldīt. Es domāju, iesācējiem ir tas, ka, ja cena krītās un bitkoins ļoti svārstās, nepārdot, nepanikot. Pēdējās nedēļas laikā mēs redzam, bija ļoti daudz panic selling, un tieši tie jaunie, kas pievienojās burtiski pēdējo mēnešu laikā, tie arī, kur jau arī māja ar galvu, tie arī bija tie, kas diemžēl ļoti daudz pārdeva. Tas nebija. Vispārīgi, tu zini, ka tas tā notika. Tu nebija vispārīgi. Diamond hands! Un tajā pašā laikā ir arī statistika no Vācijas un Šveices, ka tur bija ļoti daudz aktivitātu un pirka. Tā kā tie, kas bitkoinā ir ilgāk un saprot, tad šie izmanto cilvēku iespēju piepirkties. Tāpēc nav nekas traģiski, nav jāpaniko. Tā notiek, mēs to, kas esam ilgāk, to mēs zinām. Kurš vēl projām domā šādi? Paceļ roku. Kārtībā. Es nesaprotu bitkoinu, un es to kritizēšu. Nu re, nu te... Nu čalis iefliks vai Mac programmēt. Jā. Nu re. Bet, nu jā, tie, kas ikdienā sāk runāt par šo tēmu, es briežāk dzirdu to, ka jā, es to nesaprotu, bet es noteikti zinu, ka tas ir kaut kas slikts un noteikti kritizēšu. Cerams, ka arvien mazāk tā cilvēki kļūst, jo arvien vairāk cilvēku studē, mācās un mēģina izprast. Te pašā laikā, protams, ir arī grūti izskaidrot bitkoinu 2 minūtēs, tāpēc sākās, īstenībā tu tiešām saprast bitkoinu, tev jāsaprot ir ekonomika, jāsaprot, kas ir centralizēta, decentralizēta, kas ir programmēšana, kas ir inflācija un kādas ir naudas vērtības un īpašības, un tad tur sanāk viss kaut kas ļoti sarežģīti. Nu, cerams, ka pēc šīs prezentācijas būs mazliet vairāk skaidrs, kas un kā savienosim tos sarkanos punktiņus ar striķīšiem. Sāksim ar centralizētām sistēmām. Daudz kas ir labs. Forši, kad kāds kaut ko dara mūsu vietā, nezinu, ir ierēģi, kas aplāno budžetu un īsteno. Tā pašā laikā centralizētām sistēmām ir savi riski, un tie ir arī minēti grāmatā. Finanšu kontrole, cenzūra un korupcija. Svarīgākais finanšu kontrole, mēs redzam to, ka tiek printēta nauda ļoti daudz, un inflācija rodās, un mūsu iekrājumi un mūsu algas zaudē savu vērtību. Kam tā nevajadzētu, protams, ideālā variantā būt. Vai ir decentralizēts varas piemēri kaut kur cilvēcē vēsturē? Nav daudz, diemžēl, bet viens ir, un tas ir Japas salas piemērs no Japānas, kur cilvēki bija celinieki iemācījušies iztikt bez centrālās bankas, centrālās autoritātes un norēķināties viens ar otru. Viņiem bija tādi smagi, lieli akmens riņķi, kurus viņi nepārvietoja viens no otra, kuri vienkārši viņi uzskaitīja, kuram kas cik daudz pieder un pat norēķinājās pat tiešo. Un tajā grāmatā, un arī Viesturu Tamuša grāmatā rakstīts, ka visticamāk tas ir iedvesmojis Satoshi Nakamoto izveidot tādu sistēmu, kur cilvēki var viens no otra, viens otram sūtīt naudu un norēķināties pa tiešo. Jo pa lielam īstenībā, kāpēc mums vajadzētu būt kaut kam pa vidu, kaut kādai bankai, kaut kādām sistēmām, jo tiešām mēs varam sūtīt viens otram naudu, par cik mēs vienojamies. Un digitāli uzreiz 24/7. Atcerēsimies par naudas funkcijām. Viesturs Tamuša arī grāmatām ir naudas funkcijas. Es pieliku vienu klāt, un nākamajā slaidā būs vēl dažas klāt.
Bet tās klasiskās ir 3 naudas funkcijas. Un kāpēc cilvēki lieto naudu, ka var vērtību pārvietot telpā? Mums ir ļoti viegli, paņemt kredītkarti vai kaut kāds, 200 eiro un aizbraukt uz citu pilsētu vai uz valsti. Maiņas līdzeklis atvieglo preču un pakalpojumu apmaiņu. Es iedodu 20 eiro un man izdod atpakaļ 10-15 eiro. Visi ļoti ērti. Uzkrājuma līdzeklis, tas arī būtu svarīgi, ka mēs savu naudu, vai tas ir eiro vai lati vai dolāri vai kas, mēs izmantojam kā uzkrāšanas līdzekli. Mums nav jāpērk zelts, un atkal, ja es gribu kaut ko pirkt, atkal zelts ir jāmaina pret, kaut ko citu. Tātad ideāli variantā tas ir uzkrāšanas līdzeklis, ja nav inflācija. Un arī vēl papildus ir tas vērtības mērs, ka ļoti viegli tad salīdzināt cenas savā starpā. Es dzīvoju Latvijā, es aizbraucu uz Vāciju, un es varu saprast, cik Vācijā maksā piens vai kaut kādas citas preces. Pieliku klāt no interneta, ļoti daudz ir avoti, naudas, 3 galvenās īpašības, var palasīt, painteresēties. Te pašā laikā mums ir arī tāds slaids, kurš ir šo redzējis, paceļat roku. Bitcoins, konkrēti bitcoins. Mēs runājam par bitcoinu, nevis par kripto, salīdzināts ar ASV dolāru un salīdzināts ar zeltu. Tātad var iedzināties šajā tēmā vēl vairāk un pastīties, kādas vēl būtu naudas īpašības, un tad mēs varam skatīties, salikt dažādus tos koeficientus, piemēram, augsts, vidējs vai zems. Nu, un šeit, protams, mēs redzam, ka zelts, piemēram, paņemsim šo sovereign, zelts nevienam nepiedara. Nav tā, ka viena valsts var pateikt, visu pasaules zelts pieder man. Piemēram, ASV var pateikt, visi dolāri mūsu, mēs rīt nomainam nosaukumu, rīt devalvējam, vai es nezinu, ko citu daram. Ja? Tāpēc, ka tas ir centralizēti izdots dolārs, viena valsts to kontrolē, viņi ko var darīt, atsaukt banknotes, tad viņi centralizēti. Bitcoins decentralizēts, neviens nevar aizliegt, neviens nevar izslēgt, neviens nevar... Kā? Atņemt arī. Jā, ja pareizi ir iegādāts un pareizi tiek uzglabāts. Jā, tieši tā. Jā, tieši tā. Un mainings notiek visā pasaulē, kā mēs zinām. Ļoti arī interesants pēdējais punkts ir gudra nauda, jo viņa ir programmējama. Nu, tas ir tas augstais grāds, ka ir programmējama. Un svarīgākais par Bitcoin tas, kāpēc arī tik augsts novērtēts visā pasaulē, ka scars angliski, jeb retums. Programmā ir ierakstīts, būs tikai 21 miljonus un viss. Un nevarēs piedrukāt klāt, cik ir, un to arī izmantos. Tas ir arī, es domāju, visi tie bitcoinieši arī, kas ir ilgi industrijā un ekosistēmā, tad arī par to novērtē Bitcoinu. Tātad Bitcoins, kas tas ir? Tā nav nekāda monēta, tas ir tikai un vienīgi datorprogramma, kura uzrakstīta darbojās open source, un te, protams, vislabāk Kristaps stāstīt par Bitcoin programmu, bet ņūbījiem tas ir tikai un vienīgi datorprogramma, aprakstīt visi noteikumi, kā darbojas Bitcoins. Nav nekas pārsteidzošs, mūsdienās ļoti daudz uzņēmumu tiek vadīti izmantojot programmatūras un arī internets ir protokols un jūs izmantojat internetu, jūs piekrītat internetu protokolu nosacījumiem. Tas ir tāpat kā internets, tāpat arī Bitcoins. Te ir atšķirība tas, ka tās programmatūras, kas ir uzņēmumos, tās uzņēmuma vadība var mainīt, arī balstoties uz lietotāja ieteikumiem. Tā ir normāla prakse, kā uzņēmumi izstrādā savas tehnoloģijas un attīsta, bet Bitcoin programmas izveidotājs vēlējās tā, lai tas tā arī paliek, nevar izmainīt, kāda tā ir, tā nevar manipulēt. Un tas arī ir svarīgi, ka nekādas būtiskas izmaiņas Bitcoin protokolā nav iespējams. Teorētiski ir iespējams, bet tur jābūt visaptvarošam konsensam, ka visi piekrīt. Sainot, jā. Būt nav. Jo, mums ir bijuši pāris apkrīt. Ļoti grūti panākt. Jā, jo vajag konsensus. Tieši tāpēc, ka ar internetu mēs arī nevarētu, piemēram, kaut kādu debam HTTP protokolu pēkšņi stāt kaut ko citu. Nē, to var mēģināt, bet neviens to nelietos. Jā. Tieši tā. Tu domā arī par to Bitcoin fork un Bitcoin cash un tādu? Jā. Segwit upgrades, kas bija. Tur bija vajadzīgs vairāk gadu, vairāki gadi, lai cilvēki vienotos.
Šeit ir fotografija no grāmatas. Tātad svarīgi ir tas, ka veidotājs ļoti labi izpētīja kriptogrāfijas nianses. Kriptogrāfija ir ļoti sarežģīta. Tad pirmkārt tika veltīts laiks, lai izpētītu kriptogrāfiju, lai vispār tas strādātu, encryption. Gan arī kiberpunku veikumu. Šeit mēs arī redzam cyberpunk plakāts. Tie, kas varbūt redz, tie, kas neredz, var atpazīties, ir tālāk cyberpunk plakāts. Palasīt, vai interesē, kas ir cyberpunk. Tā pašā laikā arī pasaules ekonomika un viss šīs plašās zināšanas iestrādāts vienā sistēmā. Un otrkārt, tā ir izcila datorprogramma, kur bez pārtraukumiem problēmām jau darbojas 15 gadus. Neviens hakeris nav spējis to uzlauzt. Piekritīs? Kristi? Man patīk vairāk, Kristē, jo Kristofs ir programmas. Cik Kristofs nemēģināja, neskatās. Es mēģināju. Viņš jau sadara uzlaudu, tikai negrib atzīties. Viņš savu korpus tikai pāris triljonu uz līniju. Un ģeniāls princips, jo programma darbojās daudzos datoros vienlaicīgi un visi datori savā starpā koordinē. Nu, varam pieminēt, ka tie ir vismaz 20,000 datori. Vismaz 20,000 nodes. Jā, tu precīzi skati, grūti pateikt. Bet Tu domā par maineriem? Tā kā cik Nē, tas ir, kas griež, tu vari, teiksim, ar mājās un motīviem griežās. Nodes? Mainers ar viens mazīgs, Okay. tas siltuma ģenerācijai. Bet ir tā Bitcoin node, ka viņa tu nemaino, bet tu tāpatās pārbaudi katru transakciju. Un tas nozīmē, ka tu nepaļaujies, ka tev trešā puse pasaka, teiksim, ka kaut kāda vienkārši telefona maga bieži vien ir tā, ka viņi runā ar centrālu serveri, viņš tev, tas serveris pasaka, notikšu tā transakcija vai nenotika. Bet ja tev ir tā node, kas ir tie 100,000, tad tu to izdari pats. Un tur jau principā tā būtība, kāpēc neko nevar uzlauzt. Principā jāuzlauž visi tie 100,000. Jā. Vienlaiz. Vai 51% jāuzlauž? Kāds ir tas estimēts, tas RAF, cik tā nodas ir? 20,000, 50? Vispār ir kaut kāda? Grūti pateikt. Nu, grāmatā minēts bija vismaz 20. Bet, nu, varbūt arī vairāk, varbūt 20 parasti rādās. Nu, tas ir, tur ir tā, ka tur rādās tās, kas, teiksim, ir publiski, kam ir IP adrese, kurām var piekonektēt, bet īstenībā liels skars griežas zem tāda Tor tīkla. Piemēram, manējā noda, viņa tieši zem Tora bija, tāpēc es, Un tur reizēm pat ir problēma pateikt, jo var, tas nav precīzi. Bet tam arī, principā, nav svarīgās nozīmes, jo pats svarīgākā noda ir tā, ko griezt tu pats, jo tu pēc tās pieņemsi, vai tu saņēmi naudu vai nesaņēmi tas, ko griež, tur kāds džeks kaut kur otrā pasaules malā tev tas tieši. Nu, un arī svarīgi ir tas, ka Satoshi Nakamoto pirmais atrisināja Bizantijas ģenerāļu problēmu. Arī iesaku painteresēties, ir daudz YouTube video par to. Tā ir spēļu teorijas, game theory, un tas bija ļoti sarežģīts matemātikas izdevums. Un tas tagad arī strādā datorprogrammā, Bitcoinā tas ir iestrādāts. Kā, tad pēc Bizantijas ģenerāļu problēmas arī cīnās par to jaunā bloku izveidi. Kurš tad izveidos jauno bloku? Kaut kā, jā. Divos vārdos tad ir. Šeit ir attēls šī gada janvāris, kur bitkoins tad tiek mainots pasaulē. Un tad tas arī jautājums par to, tad, vai ir decentralizēts vai nav, un tad mēs redzam īstenībā ļoti decentralizēts. Jā, daudz ir ASV un daudz ir Eiropā, visā Eiropā, bet arī Ķīna, Austrālija. Tā mēs redzam. Es varu piebilst arī, ka arī šitādi ir kāda statistika, viņi ir tāds aptuvens uzmetums, tu līdz galam neko nezini. Jo, piemēram, man mājās dzīvoklī ir viens mainers, viņš reāli slēdzās pie mainīga pūļa Čehijā, un nekur publiski jau neparādās, ka viņš īstenībā ir dzīvoklī Rīgā. Tas nav tā kā līdz galu tas ir. Protams, ka lielās fermas redz, jā, uzbūvē pilsības. Samgārus. Krievijā nav, tad tur ir taču arī mainīgas stacijas. Es domāju, ka ir tas burbulīts ar Maskavu ietver. Es domāju, ka tur varētu būt arī tas. Visu Krieviju ir milzīgi. Es domāju, ka ir, jā. Viņi parasti liek mainers uz, tas nav tikai Krievijā, bet viņi ļoti daudz izmanto tieši dambjus. Uz dambjiem vienkārši rost, ka tur valdības līmenī tiek mainots jau entos gadus. Bet, tur jau tā lieta, kad saproti, piemēram, man kā karavīram, ir tā, ka, Krievi, tur šitas tā un tā, bet tur jau tas prikals par decentralizāciju, internets ir visiem. Jā, vai tu esi mans ienaidnieks, vai tu esi tur mans brālis. Varbūt viņi ir pretestības mainot. Nē, tur ir tā lieta, Nevar aizliegt, tas ir visiem, jā. Jā, starp citu, mainot pret to aizliegšanu.
Tad, kad Ķīna vairāk ir aizliegusi bitkoinu mainīt, tās aptuvenās aplēses ir, ka mainīga apjoma nokritās Ķīnā par līdz 50%. Jo tāpēc, ka tu esi kaut kur nekurienes vidū, tev ir dambis, tev nav patērētāji, tev ir maineri, tu iedos kukulu, tu mēģinās turpināt tāpat mainīt, jo tā atdeve ir pietiekami liela, lai tu izietu šo risku. Nerunāju par kaut kādiem maziem maineriem, ko vispār nevar izķert. Tad Venecuēlas gadījums, piemēram, bija, ka tur ļoti daudz cilvēku dzīvo ar vietējiem mainerīšiem. Viņš arī daži dolāri dienā viņiem ir tas ir diezgan daudz. Dzīvu mainas summa. Un turpat bija tādi gadījumi, ka tā kā policija pieķer un konfiscē tos mainerus, tad tā viss tās runas bija, ka tad pēc tā vienkārši policisti paši maina savā. Protams. Venecuēla, tā ir Venecuēla. Arī īsumā ļoti vienkāršo tas, kad ir lietotājs, viņam ir dators vai telefons, pats izpild transakcijas, aiziet uz dažādajām nodēm, tie transakcija tiek ielikta blokā, tiek pabeigts bloks un bloks tiek ieliekts blokķēdē. Un atkal visi tie dati ir pa visām tām 20,000 vai cik tur nodēm tiek aizsūtīti, lai visi vienlaicīgi uzturētu transakciju vēsturi. Ļoti vienkāršot, neiesim detaļās tiem, kas šodien pirmo reizi, lai vienkārši astos iespējas. Vēlreiz par bitkoinu no grāmatas. Par bitkoinu radītāju anonīms mēs nezinām, kas tas ir, vai cilvēks vai cilvēku grupa. Ir skaidrs, ka autors ir cilvēks, kurš jau ģimenē runā angliski, un ir visticamāk tas bijis akadēmiski ļoti izglītots cilvēks ar ļoti labām prasmēm izklāstīt savas domas, strukturēt un pārliecinoši. Un visticamāk, ka tas bija saistīts ar kādu universitāti vai zinātnisku institūciju. Kas, man liekas, tas arī parāda to zināšanu līmeni, kāpēc jābūt ir decentralizētai, arī par to, kā atrisināt Bizantijas ģenerāļu problēmu un kā vienkārši to atdot citiem lietošanai. Un, man liekas, mēs jau tagad esam par šīm cik minūtēm esam izrunājuši, ka šis izteiciens varētu būt taisnība, jo, lai vispār saprastu bitkoinu, jāsaprot gan kā strādā datorprogrammas, gan kas ir nauda, kādām jābūt naudas īpašībām. Tad tāpēc arī ir pārstāv cilvēkiem grūti saprast, jo tas ir viss tas, ko viņi nesaprot par datoriem, un viss tas, ko viņi nesaprot par naudu. Atgādinājums, ka mēs nezinām bitkoinu izveidotāju, tā nav kompānija, kur būtu savu valde, kompānijas vadītājs, komanda, nav mārketinga, tas viss ir tikai tāds bottom-up movements no cilvēka cilvēkam. Tas arī, man liekas, ir milzīgs sasniegums, ko vispār bitkoinu kopiena ir izdarījusi, ka cilvēki viens otram stāstīja, sociālos mēdījos dalījās, bet oficiāli tāda kompānija neeksistē, nav tāds bitcoin CIA vai corporation. Cilvēks izvēlas būt anonīms, tikai tas, ko tad paši cilvēki ir sapratuši. Tā kā nav, nevienam netiek maksāts, lai to bitcoinu promotētu. Es piebilstu, ka ir tāda arī lieta, ka šis ir, kas cilvēkiem no malas ir grūti saprotams, jo mēs esam pieraduši, ka visas sistēmas ir kaut kādas, ir kaut kāda hierarhija, kaut kāda centralizācija. Mums pat Facebook Bitcoin Latvija grupā, man liekas, nesen bija, kad kaut kāda sieviete sūdzējās, ka ir apčakarēta, un es saku, visticamāk, jūs tā ir krāpniecība. Nevar būt, man tagad zvanīja un teica, ka tās var Latvijas Bitcoin oficiālā pārstāvniecības tāds un tāds man zvanīja. Ļoti žēl, tas ir ļoti žēl. Jā, diemžēl. Jā, kā jau visur kaut kādas cenšas izmantot tehnoloģiju, tāpat arī WhatsAppā un Instagramā ir daudz krāpnieku, vienkārši vienmēr jāuzmanās un jābūt informētiem. Bet jā, neviens nebija starta cena, nav neviens, kas kontrolē cenu, tas ir pieprasījuma piedāvājuma līkne, un tā tas beigās arī ir, protams, ļoti tāpēc ir tie cenu kritumi un kāpumi. Bet pastīsimies šo, man liekas, ļoti interesanti. Ne visi sāka lietot internetu 96. vai 93. gadā, pat ja bija jau vecumā, kur varēja lietot, tas ir lietotāju skaits katrai jaunai tehnoloģijai aug līdzīgi. Ir kaut kā tie pirmie inovatori, early adapters, un tad nāk klāt ar laiku. Citi cilvēki īstenībā pat šeit ir pat pozitīvāk. Bitcoins tagad ir apsteidz internetu lietotājus ar to gadu skaitu, ka tā kā ir izvirzījis vadībā. Un, kopumā mēs tagad varam teikt, ka kādi 300-350 miljoni Bitcoin lietotāju pasaulē, tā vidēji
projām zem 400. Bet arī to ir ļoti grūti pateikt, jo, piemēram, man ir savu laiku, kad es biju jauns, man bija 3 Facebook konti. Tagad īstenībā es izdzēsos no Facebook, tā kā es pēc par to sapņoju jau ilgus gadus. Un tā uztaisīja 15 Twitter kontu. Bet ko tik es nesadarīju savu laiku? Nē, bet fakts ir tāds, ka Bitcoin, piemēram, es savā augstajā makā Bitcoinā es varu atvērt 50 adreses, un es jau neesmu 50 lietotāji. Mēs ar Kristapu vecie krabji, mums pa 300 adresēm katram. Uztaisi to, maku, kas ir tev sīts reiz normāls, principā teorētiski tur ir miljardi. Tieši tā, tāpēc, ir tāds liels jautājums par šito būtiski, kas ir Bitcoin lietotājs nodefinēt. Vai cilvēks, teiksim, tev ir kaut kādā augstā makā savā Bitcoin vai vienkārši kaut kādā tur makā, kur kontrolē atslēgas. Vai tu esi lietotājs, vai varbūt tu esi lietotājs tikai tad, ja tu griez pilno naudu. Varbūt tu esi lietotājs, cits uzskat, ka viņš lieto Bitcoin, tāpēc viņam vienkārši ir Coinbase accounts, kur viņš ir virtuāli uz kontu, viņam stāv Bitcoin. Cits nopērk kaut kādu vispār ETF-u. Good point, Karoči, morāla ir tāda, ja tu negriez pilno naudu mājās, vannas istabā tev ir zilā pasa. Tad tu neesi aptālā. Tu neesi ieskaitās Bitcoin ekosistēmā. Nē, tas ir joks, protams, fakts ir tāds, ka, piemēram, tu atver Coinbase vai Binance kontu, milzīgas tās centralized exchanges. Viņi tur simtiem miljonu, tā kā cilvēku tās naudas, un tur ļoti grūti pateikt, cik tie lietotāji ir, tāpēc tie cipari, 300, varbūt 500, varbūt miljards. Pilnīgi nevar... Definīcijas. Te paliek otrs vēl tas pats jautājums, kas saka, ka Bitcoins ir ļoti centralizēts, jo redz dažās adreses ir ļoti liela apjoms. Īstenībā visas tās top adreses ir... Daudziem cilvēkiem kopā, tieši tā. Jā, arī tas. Varbūt jūs gribat kāds pastāstīt, kāpēc nedrīkst turēt? Kāpēc labāk neturēt biržā vai kāds ir? Šitie sulīgie jautājumi pēc prezentācijas pagaidi. Es apcīt, lai pat aiziet vēl tālāk, kur Bitcoin lietotāju skaidri. Ir tāds uzņēmums kā MicroStrategy, kas kam ir ļoti daudz Bitcoin. Un viņi laikam S&P 500 indeksā viņi vēl nav, bet Nasdaq 100 viņi ir. Indeksā 100 viņi ir. Nē, tāpēc, ka viņiem ir tas evaluation, company evaluation. Tur tāpatās lēma, man liekas, viņš... Nē, viņi ir Nasdaq 100 viņi ir, decembrī, Un tātad sanāk, ja tu cilvēks nopērk, teiksim, pensiju fonds nopērk to Nasdaq indeksu, viņš jau teorētiski arī viņam ir jau eksplosīvs. Jā, tieši tā. Un man liekas, tad drīz viņi būs S&P 500. Tesla arī, jā. Tieši tā. Jā, par to mēs arī mazliet. Šeit ļoti controversy figure, tāda ļoti, mēs saprotam, tas ir politiķis Donalds Trumps, bet pagājušā gada jūlijā viņš ļoti gribēja iepatikties Bitcoin kopienai. Viņš aizbrauca uz Bitcoin pasākumu Nashville, un te viņa bija 40 minūšu gara runa, un viņš ļoti, ļoti abrīnoja Bitcoin. Un daudz saka, ka tas varbūt arī palīdzēja uzvarēt vēlēšanās, jo kripto kopiena ASV ir diezgan liela, pēc aplēsēm 30 līdz 50 miljoni ASV iedzīvotāji. Un šeit te ir tādi saldi vārdi, ka es stāvu šodien jūs priekšā cieņpilns un es jūs sabrīnoju. Tas ir fantastiski, ko esat sasnieguši tikai 15 gadu laikā no tādas idejas vien, kas bija anonīmi ierakstīta formā. Jūs esat 8. vērtīgākais aktīvs pasaulē. Ja? Tā kā, citāts ir citāts, tagad tas ir prezidents, cena uzkāpa. Daudz saka, pateicoties viņam, cits saka, tāpat būtu uzkāps, parasti ir pēc ASV prezidenta vēlēšanām Bitcoin cena parasti arī vēsturiski ir uzkāpusi. Es gribētu papildināt, ka Trumps vēlējās tur par valsts kases direktoru Coinbase vadītāju. Viņi neapstiprināja. Un tagad pēdējās dienās, kad Bitcoins krīt, saka, ka Trumps gribēja to Bitcoin pump un sanāca dump. Ir daudz iemesli, pumps jau bija, jā. Vispār S&P nokritās, tirgi nokritās. Pēc vēlēšanām ir jau vēl tāda pati statistika pēc ASV prezidenta vēlēšanām, parasti arī biržas iet augšā, tāpēc, ka mazinās tāda nenoteikuma tirgos, un tad Bitcoins tur jau kaut kāda korelācija ir, lai tad offset gribētu, viņš tomēr korelē.
Pagaidām vēl korelē, jā. Gaidam dienu, kad vairs nekorelēs. Jā. Nespēs turēt līdzi, jā. Nē, un tad, protams, te ir atbild uz to jautājumu, un tad vai par agru, vai par vēlu pirkt, un kad jāpērk, kad nav jāpērk, kad ir jāpērk. Jā. Nē, te tiešām ir atbilde, kur ir, ja pienāk tuvāk hodl, too early, accumulate, vai tiešām. Jā. Tagad nav par vēlu. Tagad ir zaļš accumulate. Tas bija, still cheap, hold. Bet, mans ieteikums, mani 2 centi, kā saka angliski, my 2 cents, vienmēr turēt, netreidot, nepirkt, nepārdot, visvieglākais ir nopirkt un turēt un viss, jā. Tas ir tā teiks 99 no 100 cilvēkiem teiks, ka nevajag mēģināt treidot vēl kaut ko nopelnīt. Reāli, visi, kas ir bitcoinā vai kripto bijuši, ir pamēģinājuši. Visi grib, visiem vajag pamēģināt, acīm redzot, pazaudēt naudu. Visdrošākais tiem, kas tikko sāk, un kā mēs tikko runājām, ir cilvēki, liela daļa, kuri pirka pāris mēnešus atpakaļ, un tagad, kad nokritās, viņi diemžēl arī pārdeva, viņi ir tad pazaudējuši naudu, un tad būs tā cilvēka daļa, kur teiks, nē, bitcoins slikts, es pazaudēju naudu. Bet tas jau ir Viņi ir tas planktons, ko vajag apēst. Jā. Akciju tirgi jau tieši tas. Akciju tirgi tieši, ja kuras akcijas nokritās, turam līdz iesaukšanai. Man jau pamatskolā ekonomikas stundās mācīja, ka parasti cilvēks nevar nopelnīt, vajag aktīvi tur kaut ko spekulēt. Tu vienkārši nopērci kalpošanā. Starp citu, arī profesionāli tiešām ir tādi dati, arī profesionāli aktīvi treidotāji, viņi underperformo, ja vienkārši tirgus nebūtu aiztikts, tā arī ir tā tiešām. Un ir milzīgas tādi arī čārti, man liekas, Bloomberg vai cits, S&P 500 kaut vai kādi paredzēja, kas būs vairāk, mazāk, un pārsvarā tie, kas tur mēģina kaut kādu tur tirgu paredzēt, 90 gadījumos kļūdījušies. Tad tie profesionāļi, kur tur sāk, nezinu, nākamgad S&P izaugs tur 5% vai 20 vai 30. Tā kā... Bet visiem jau gribas ticēt, ka viņi būs tie 10%. Jā, tā ir. Bet, ir līknes, kur mēs redzam, protams, ir bijuši cilvēki, kas tie sarkanajā zonā pērk, nopirkāt, gaida 4-5 gadus un būs labi. No Krugera mēs pagājušajā arī runājām viens cits matemātiķis. Tādas līgnes varbūt ir daudz, bet pa lielam viss tās līgnes vien to pašu saka. Matemātika eksponenciāli aug, logaritmiskā līkne. Viss ies tikai uz augšu, gaidam, turam un neko nedaram. Ļoti vienkārši, visvienkāršākais neko nedarīt. Čehu centrālā banka janvārī pateica, ka viņi grib ieguldīt miljardus, biljonus, angliski, miljardus, nevis miljonus, bet miljardus eiro, un izveidot savu bitcoin strateģisko rezervi. Dabūja pērienu no ECB, man liekas, ne? Dabūja tādu tā kā, komentāru, ka neviena Eiropas centrālā banka neturēs savās rezervēs. Bet tieši tā. Čehi nav zem ECB, viņam ir Jā. Es domāju, ka viņi cīnīsies. Čehijā ļoti augsta bitcoina adoption rate, gan cilvēki sabiedrība vairāk ir izglītot, liela pasākumi. Es nezinu, bet, ja, piemēram, Čehijas prezidents, kuram ir, viņam pār 60, viņš parakstīja likumu par to, ka, ja tur ir bitcoin ilgāk par 3 gadiem nav jāmaksā, tad ienākuma nodoklis. Jā, tas nozīmē, viņš saprot, ka, ja cilvēki 3 gadus... Tur notiek konferences pasākums, tur ir vairāk uzņēmumu. Eiropā, kura valsts ir visvairāk pro Bitcoin? Čehija noteikti ir top. Vismaz pēc tās komunas cilvēki, top 3, jā. Pirmie Bitcoin, tie saucamie hardware maki, tas bija Trezor, tas ir Čehu uzņēmums. Eiropas principā lielākais mining pools Brains, makākais slashpool, tā ir Čehija. Konferences tagad tur ir tiešām. Tur ir institūts par kriptovalūtu. Nē, bet vēl tāds fundamentāls jautājums. Cik kripto uzņēmumi ir Latvijā? Dāvis aizgāja, varbūt viņš zinātu, kādi 11. Tas ir kripto uzņēmums. Jā, tas ir kripto. Tie, kas darbojas Es programmēju
savā uzņēmumā man ir projekti, kuras programmēju Bitcoin lietas. Tu esi viens. Cik viņi ir? Bet es neskaitos nevienā statistikā konsultāciju un izstrādes uzņēmumu. Mēs arī visi. Jo Lietuvā esot 500 plus. Jā, arī Bitcoin maksājumu. Bet tur ir tā, ka tur jau uzskaits, tu iekam ir tā mica licence. Mica licence tev vajag, ja tu reāli turi kaut kādus bitcoinus, kaut kādu nodrošina. Maksājumu pakalpojumu, jā. Ja es vienkārši veicu, izstrādāju kaut kādu bitcoin produktu, un varbūt turu sev uz firmas bilances kaut kādas bitcoins. Tu esi neredzamais, bet ja oficiāli, ja Lietuvā ir 500, mums laikam... Nu, tie ir ārzemju uzņēmums, atnākuši reģistrēties, lai varētu strādāt. Ir Gravity, ir ļoti liela. Gravity ir zīmētgars, tur viss ir kārtībā, bet man liekas, ka viņš neskaitās. Vēl ir pāris tādas lielākas kompānijas, apgrozījumi virs miljonu, es domāju, kāds vēl 5. 7, 8 kaut kādi, jā. Tur ir 500, jā. Piemēram, ir Latvijas uzņēmumi, kas oficiāli reģistrēti Luksemburgās un tā tālāk. Nu, tā kā turēsim īši par Čehiem. Čehija labais piemērs. Skatāmies, ko viņi dara. Bet, kas vēl ir noticis pēdējā gada laikā, milzīgs pārmaiņas, jo ir šīs fantastiskās ASV kompānijas BlackRock, Fidelity, vēl ir Vanek, vēl ir daudzas citas, kuras pārvalda triljonus dolāru. Tiešām triljonus. BlackRock, viņiem ir assets under management 10 triljoni, šodien skatījos. Tā ir nenormālākā, tas pasaules lielākais aktīvu pārvaldnieks. Viņi ir tagad tie, kas piedāvā Bitcoin ETF, ja Bitcoin kā akciju. Kopumā par pagājušo gadu, līdz šī gada tagad februārim, šajos Bitcoin ETF ir investēts 70 miljārdi, nevis miljoni, miljārdi. Tie ir vidēji kādi 5 Latvijas gada budžeti. Latvijas gada budžets ir 15-16 miljārdi, Bitcoin ETF ap 70 miljārdiem. Tā ir nenormālākā nauda, kas tagad ieplūst Bitcoinās investīcijās. Kāpēc? Diemžēl Latvijā, ja tu neesi institucionāls investors, tu šos ETFs nevar nopirkt. Jā, bet ir Eiropas ETP, 521 shares. Ja kādam tiešām negribās pirkt Bitcoinu kā makā Bitcoinu, tad var pirkt kā akciju. Ir Bitcoin ETP. Un skatieties uz zemākiem procentiem. Nepērkat par 2%, jo atkal visi sāls ir procentos, jeb fees. Nevis procenti izaugsmes, bet procenti, kad jūs pērkat, cik jūs samaksājat tai kompānijai par aktīvu pārvaldīšanu, fees. Ja? Un tur ir viena neliela problēma, ka tāds kā BlackRock, viņi it kā plāno taisīt savu Bitcoin forku. Kaut ko pilnīgi. Es ceru, ka nē. Par to, tas bija. Jā, bet tur jau viss tā. Un ja viņi to izdara, tad ir kāds tradicionālais bitcoins. Nē, tas ir citādāk. Ir tā vai nav? Nē, tāpēc šeit ir communities, tas ir jautājums. Nē, mēs neviens, plānot cilvēki tādas lietas ir plānojuši, bet līdz šim Bitcoin 15 gadu vēsturē visi, lai cik viņiem liktos, ka viņi ir lieli, vareni, slaveni, ietekmīgi, pilnīgi visi šie plāni ir izgājusies, jo beigās jau kas pateiks, kurš ir īstais bitcoins, to jau pasaka tirgus. Protams, BlackRockam ir kā tā ietekmes tirgus. Viņam piedara arī pusi. Zini, ko viņi var izdarīt, ko viņi reāli var izdarīt? Viņi tā kā vienkārši akumulēs to lielo akumulēs, jā. Masu. Viņam būs nenormālīgā tā masa. Viņi uztaisīs bitcoin forku. Pateiks, ziniet, ko es ielīju, šitais īstais bitcoins, viņš nav īstais, rekur mūsu bitcoin forks. Viss tā mūsu likviditāte, rekur pārskatījums. Bet es nedomāju, cilvēku to darīs. Rekur šitais mūsu tas bitcoin forks ir īstais. Mēs tagad pārdodam. Jā, bet viņiem jau nav, ka bitcoins būs nodrošinājums. Nē, jebkurā gadījumā skatāmies šo, ir dažādi cipari, bet vidēji 60-65% pieder individuālajiem investoriem. Tas ir milzīgs. Jā, mēs zinām, kad ir Lost ir kaut kādi 2-3%, Satoshi ir 10, bet 70, vidēji 60-65% pieder individuālajiem investoriem. Ja visi lielie, kas gribēs pirkt, viņiem jāpērk no individuāliem investoriem. Tas arī ir jāsaprot. Tagad ir governments ir kaut kādi 2%, kur šeit 1,5%, funds, ETF, jā, 6%, tagad tajā Bitcoin ETF, jā, tā ir liela summa, bet, ja viņi grib pirkt, viņiem ir jāpērk vai nu no individuālajiem, vai nu no whales, vai nu tas, kas vēl natmaina 5-8%. Bet tas stāsts faktiski par ko ir varbūt, kāpēc mēs šodien tiekamies daļēji, ir tieši par to, ka mēs varam atstāt, lai šitie milzīgie uzņēmumi, milzīgi, viņiem ir miljardi, gaziljoni vienkārši, saprot, viņi nāk ar lāpstām iekšā un viņi mauc. Vai arī mēs varam viens otram skaidrot, kur jūs katrs mēs tagad esam šeit,
Mēs tad iesim uz ielas un mēs varam arī skaidrot. Starp citu ir bitcoini, var figenda pacelt, viss skaisti, zeltains dibens, fine. Bet vai mēs varam vienkārši neko nedarīt nākamos 10, 20, 15 gadus un milzīgie fondi, viņi nafīgi sagrābs vienkārši visu, ko viņi var paķert, jo viņi saprot to vērtību, acīm redzot, ko Jānīna neko rādīt. Un tās milzīgas summas. Paskatieties uz to naudu, tas ir pilnīgs absurds. Yeah? Tāpēc, viņi pērk zemi un bitcoinu, zin kā? Nē, tieši tā. Tas ir vienīgais, kas neaizstājās. Starp citu, tie ir veci dati, tas ir augusts, jo vienkārši man patīk tas ekrāns šāviņš, bet pēc pēdējiem datiem ir tas, ka BlackRock pieder ap 50 miljārdiem bitcoins, tur kaut kāda, man liekas, 500,000 bitkoini. Viņiem nosacīt pieder. Nosacīt, jā. Jā. Nē, tur ir svarīgi. ASV, lai tev būtu ETF, tev ir jāzina, tev būtu labam custody, viņa Coinbase tur, viņam tiešām ir jābūt tas, ka tu esi labā custody. Jo es strādāju Šveices aktīvu pārvaldes kompānijā, un viņi arī taisa savus ETP, kas ir analogs Eiropā. Tur ļoti stingri skatās, lai ETF izlaistu, tev ir jābūt tiem bitkoini jāpierāda, ka tev ir custody. Viņi čeko. Tas nav tā, ka uz papīra. Vai tam bija ļoti neveiksmīgi. Bet tas bija tērjums, tas nebija bitcoins. Es pieļauju, viņiem ir augstie maki uz augstiem makiem, tur matrioška tāda, ka, Es domāju, viņi ir padomājuši savus 500 miljārdus, 3 Latvijas gada budžets, tā, lai netiek klāt tiem, kam nav jānotiek. Bet tā doma ir tāda, ka viņi redz, kur ir prece, ko pērk daudzi, viņi ir pa lielu gatekeeperi. Viņi ir tāds, labi, pēc no manis, un tu man maksā to procentiņu. Uz tiem miljārdiem, ja viņiem ir produkta izmaksas 0,5%, viņi nopelna miljonus. Vienkārši viņi saprot, tas ir tas, ar ko es tagad varu nopelnīt. Viņiem nav jātic bitkoinam, viņiem nav jāizprot bitkoins, viņi ir tiešām tādi gatekeeperi. Kur redzat, nākat tie pērkat pie mums, jā. Un vienkārši viņi sacenšās par tām fees, tādu produktu fees. Latvijā pensiju pārvalde iegulda kaut kādos bitkoinu ETF-os vai nav? Latvijā? Jā. Kas? Vai Latvijas pensiju pārvaldnieki iegulda? Es nezinu, bet ļoti labs komentārs Norvēģijā iegulda, jā. Un ASV arī ir daži štati, ASV pensiju fondu, jā. ASV ir pirkuši šos ETF, jā. Mums vienīgā pensiju fonda ekspozīcija ir bitkoini, tikai kaut kādām akcijām. Jā, bet tas jautājums, vai iegulda arī konkrēti kaut kādos bitkoinu? To vajag tad diskusīt Latvijā, par to vajag runāt. Mums to vajag celt augšā. Vēl vienu petīciju augšā, ko saka? Let's go! Jā, vajag. Katru nedēļu, jā. Tur ir davējām, es nevaru. Varbūt atcerēsies mums. Labi, jā, protams, vajag. Daļu, jā. Tā, vēl, kas ir svarīgi, ir tāda senatora ASV Cynthia Lumis. Viņa jau pagājušajā gadu jūlijā izstrādāja gatavu likuma projektu. Viņa saka, kur ASV ir jānopērk 1 miljons bitkoinu. Nevis ekvivalents, bet 1 miljons bitkoinu, nevis 10 bitkoinu, nevis 101 miljons. Un tā būs ASV strateģiskā rezerve. Šis ir iekrānšājuši no Bitcoin Swiss. Viņi vienkārši uztaisījuši tādu. Vienkārši man patīk vairāk pēc krāsām un kā var izlasīt. Bet, Cynthia Lumis strādā Trumpa digitālo aktīvu darba grupā. Viņa strādā, lai izpētītu, tā saucās digitālo aktīvu grupa. Varbūt viņi ne tikai bitkoinu izvēlēsies kā strateģisko aktīvu, bet visticamāk daudz saka, ka jūlijā viņiem jāprezentē rezultāti un zinot prezidenta raksturu. Visticamāk, viņam gribēsies 4. jūlijā, kad ir ASV neatkarības diena, liela svētki, paziņot kaut ko grandiozu un tāpēc gatavoties. Valdībai gadījumā nav vairāk jau tagad? Viņiem ir kā 200,000, jā, bet viņi grib 1 miljonu. Tie ir atņemti. Tie ir konfiscētie, jā, bet arī tajā aktā rakstīts, ka viņiem būtu... Tas bija no Bitfinex haka, tur vēl ir jautājums. Jā, bet ir 200,000 tikai. Jā, nebūs jāatgriež. We have a problem! Tikai 200,000. Nē, kaut kur vēl 800,000, jā. Tur arī rakstīts tajā likumprojektā, ka tas ir nevis uzreiz, bet vairāk gadu laikā, griezumā. Bet, es saku, piemēram, ja viņi nopērk šodien, viņiem jāpērk vēl 800,000 bitkoini pēc šodienas cenas, tad tas ir vienalga kāda 80 miljardi. Tas būs vēl vairāk. Easy, vecīt, easy. Tā, kā vienmēr aicinām, do your research, googlējiet ASV, strateģiskās bitkoina rezerves par un pret palasam. Viņi saka, ka stiprinās ASV dolāru globāli. Viņiem ir ļoti liels 30 triljonu ASV dolāri ir tas budžeta deficīts, ka tas gadu laikā nosaks kādu pusi, pēc 20 gadiem.
Jā, un tāpēc mums ir arī iniciatīva. Liels paldies Bitcoin Latvijas Bitcoin Rīga kopienām par to, ka palīdzējāt uzrakstīt, pielabot iniciatīvas tekstu. Lepojamies 185 šeit, bet... Urā! 187! Winning! Kurš ir iniciators? Es viņu arī parakstu. Esmu iniciatori. Personīgi. Es atceros pagājušā gada, aizgāju prom pagājušā gada maijā. Es to ierosināju Latvijas. Cik bitcoin pieder tev? Kurš to stāsta? Nē, man ir vienkārši jautājums. Es runāju par cilvēkiem pie galda, viņiem nepieder gandrīz neviens bitcoins. Viņi saka, ka viņi ir vidējs cilvēki. Cikiem no šīs zāles pieder, piemēram, vismaz 0,1 bitcoins? Pirmais noteikums. Vismaz? Vismaz, jā. I lost it in voting. Nē, vienkārši redzi, es tev gribu pajautāt, es gribu tev nevis pajautāt, bet paskaidrot. Šīs... I'm gonna tell you now, my friend! Listen now, my friend! Nē, lieta ir tāda, ka šis jautājums ir tāds tā kā... Karoči, ir pieņemsim tie jautājumi, zini, ja sievietē jautājumi, cik viņai gadi, jā? Cik svars, jā? Šito bullshit lūdzu, nē. Tātad lielākai daļai vienkārši saku, ja tu aizies uz jebkuru kopienu, uz jebkuru konferenci, pasaulē, jebkurā vietā, El Salvador, Amerika, es tev vienkārši skaidroju, tā būs. Ja tu jautās šo jautājumu, es varu tev atbildēt, man nav problēma, bet pārsvarā cilvēki šo jautājumu neatbild, jo vienkārši viņi uzskata, ka es tev vienkārši saku, kā viņi par to domā. Viņi domā, ka tas ir riskanti, faktiski. Lai es tev pateiktu, vai man ir 2 bitcoini, vai man ir 5, vai man ir 0,1, tāpēc viņi neatbild. Ir atšķirība. Es zinu, ka cilvēki nāca arī uz pagājušo bitcoin, ne uz iepriekšējo, bet uz vienu, no kur es biju. Tur var uzvilkt, es prasīju, kāpēc ir maskās, un tā viss ļoti šifrē. Bet redzi, bet 0,1 bitcoins ir ļoti maz summa, lai kāds tev mēģinātu medīt, saņemt ciet. Pagaidām, tas var būt Latvijas budžets. Draugi mīļie, es prasu, kam pieder vismaz 0,1 bitcoins, un viņš teica mazākums. Tāds ir problēma. Cilvēki nesaka. Mēs vienojāmies arī, mēs par to runājam čatā, mēs vienkārši vienos teikt par maz. Viņi nesaka, ka viņiem nav 0,1 bitcoins, viņi vienkārši neatbild. Nē, vismaz 0,1. 0,1 var būt jebkurā. Es tev saku, tavi dati, kurus tu tagad saņem, viņi nav adekvāti, jo cilvēki nevis saka jā vai nē, bet viņi atsakās kaut ko teikt. Es zinu, ka viens cilvēks... Man ir, es pacēluši, es pacēluši. Man ir, planaties! Man arī. Tev arī nav. Tad darba grupa jau ir izveidota. Viņš pārdeva visu pēdējā gumā. Es pazaudēju, Paga, nē, es arī pazaudēju, Kristap. Es taču vispār nav. Es nogambuloju, pareizi saprotu. Jā, tā arī ir. Viņš uzbūvēs. I lost it in voting accident. What? Come on! Pareizi atbildē. Tā ir, redzi, bet tā ir. Es tev saku, jebkurā vietā, kur tu aizies kopienu, Tu man vari teikt, ko tu gribi, bet 0,1 ir maza summa. Bet es tev neteicu, ka man ir 0,1. Cik reizes es 0,1? Tas, kuram Tā mums ir. 188 balsis. Tā, bet mums ir arī ASV štati, tātad, kas ir kaut kāds arī neticams, jā, kā saka, vēl pagājušā gada novembrī, jā, decembrī bija kādi 3, 4, 5 štati, kas vispār sāk tā diskusiju. Tagad 32 no 50 štatiem ASV izstrādā likumprojektus, sanāk kopā, lai iekļaut Bitcoin savā štatu rezervē. Ir, man liekas, jau Vjomingu un Teksasa. Viņi ir izvirzījušies to, ka viņi jau iet cauri senātam un apakšpalātām. Tā kā viņi, es domāju, tuvāko mēnešu 2 laikā tur būs, ka kāds no štatiem pieņems to, ka viņiem Bitcoins būs strateģiskā rezerve.
Tā kā no kādiem 3-4 štatiem līdz 32, 2-3 mēnešu laikā tas ir iespaidīgi. Mums vienkārši tā, lai neliktos, ka tikai mēs šeit Eiropā esam kaut kāda bitcoin maksī. Amerika tagad ļoti izraujās. Vēlreiz slaids par to, kam tad pieder bitcoins. Vidēji 65%. Nu, mēs arī runājam to, ka to nevar izskaidrot, bet vidēji lielākā daļa bitcoin pieder individuāliem investoriem. Pazaudāts ir 7,5% pazaudēti. Jā, pazaudēts ir. Satoshi pieder 4,6% pieder Satoshi no tagadējā. Šī ir kaut kāda janvāra, februāra šī gadā. Nu, vidē, nu, protams, kurš to tik ļoti saskaidrīja precīzi, bet no apmēram. Valdībām pieder visām kopā 1,5%. Ja mēs klausāmies Michael Saylor, tad viņš saka, ka ASV varētu iziet uz 20%. Nu, nenormāls. Michael Saylor, stratēģijas, viņš saka, ka ASV, ja viņi grib būt pasaules lielvari, viņiem vajag 20% bitcoin. Jā. Nu, tas ir iespējīgi, jā. Ja tev ir ambi, nu, tad 20% tas ir daudz, jo kā jebkurā akcija sabiedrība, tev pieder 20% akciju, tu var daudz ko teikt, jā. Bet, nu, jebkurā gadījumā 51 viņi nevarēs visticamāk nopirkt, nē, tā kā paliks diezgan decentralizēts. Viens citāts, kas man arī patika, nepazīst šo vīrieti, viņš kāds kompānijas vadītājs, un tad viņš saka, agrāks bija konservatīvs, es teicu, ka bitcoin vērtība var aiziet uz nulli, bet tagad, ja 30 miljoniem ASV iedzīvotāji pieder bitcoins, globāli pasaulē tie ir 300 miljoni, arī visas tās lielās kompānijas, ko mēs tikko runājām, Fidelity, BlackRock, arī piedāvā to. Tas nozīmē, ka tas has reached escape velocity. Tas nozīmē to, ka no šī brīža cena tikai augs pati no sevis. Sāk darboties network effects, tas no tīkla efekts, tāpat kā Facebook, tāpat kā kaut kāds Instagrams, kad aiziet no mutes mutē un tu vairs nevar apstādināt to izaugsmi. Tas vienkārši aiziet, izplatās pats no sevis. Tā kā tas ir citāts šī gada janvārī, CNBC. Mazliet par mani. Esmu studējis RTU enerģētika elektrotehniku, pabeidzu sarkano diplomu. Paldies. Šobrīd bija agrāk, jā. Un pabeidzu arī ETH Zurich, tā ir Šveices tehniskā augstskola, menedžments un inovācijas. Man ir 9,5 sekotāji tīklā LinkedIn, veidoju saturu par inovācijām. Paldies. Nē, 9,5. 9,5? Tas ir 188 balss. Jā, es zinu, vajag vairāk Latvijā. Cik boti no tiem 9,5 tūkstošiem? Kā vēl vien? Cik boti? Es nezinu, neviens. Visi boti nevaldo. Visi boti, jā. LinkedInā visi ir boti. Cik tev bitcoin kabatā, ko? Es nezinu. Ko tu te runā vispār? Maz. Labi. Ik pa laikam mani pasauc pastāstīt no rekurāla Rīgā. Ir tā augšējā bildī, tas bija Rīga konto, ko Dāvis stāstīja. Tas bija Šveice oktobrī, un tad arī stāstu Web3 introduction, kaut business day, un arī ar investoriem arī ir kaut kādi paneļi. Nu ko? Paldies, un tagad jautājumi. Es Janīna gribētu tev pateikties, jā, arī no Rīga Bitcoins, un varbūt arī no visiem Bitcoinsiem Latviju, ka tu uzņēmies. Tā teikt, paņēma tā teikt... Lokomotīvi paņēma, jā, to iniciatīvu, nu, tā kā nenoslinkoja, tā kā iesniedz to iniciatīvu, jo tur ir vajadzīgs laiks, tur ir vajadzīgs, tā kā, teiksim tā, nu, tās domas. Un, jā, liels tev paldies, man liekas. Paldies jums par atbalstu. Vajadzēs tev piesakot LinkedInā, piemēram. Ko, nu?